tajās austrumu valstīs. Bet tie priekšstati ir kaut kas tāds, kā rietumi gribētu redzēt, ja, šos austrumus. Un tieši tādēļ tas, kam pievērš uzmanību Saits, ir tieši šis, kā saka, rietumu priekšstats par to, kā cilvēki dzīvo austrumiem. Ja? Un respektīvi, ka mēs izveidojam kaut kādu priekšstatu, piemēram, par Ķīnu, piemēram, par Japānu, piemēram, par Arābiem, par islāmu pasauli, piemēram. Ja? Un tad visas zināšanas, kuras mēs pēc tam vācam, vienkārši tiek izmantotas tam, lai apstiprinātu šos mūsu pieņēmumus. Ja? Klasiski pieņēmumi. Indieši ir slinki, arābi ir fanātiski, reliģiozi un iracionāli. Ja? Ķīnieši ir, kā saka, absolūti kolektīvistiski un arhaiski un tā tālāk un tā tālāk. Ja? Šie te priekšstati, ja vēlaties stereotipi, ja, kuri ir nevis vienkārši tikai funkcionē tādā ikdienas līmenī, bet kas tiek rietumos iestrādāti zinātnes līmenī, ja, zinātniskajā uztverē par to, kāda izskatās pasaule. Ja, respektīvi, šis priekšstats par austrumu, tas ir kaut kas eksotisks, tas ir kaut kas pavisam savādāks. Ja. Iedomājieties, ka jūs ieiet kaut kādā tur, kas un tas tāds ir kaut kāds tur tas turku restorāns, kaljans, vai ne? Tur, kur jūs tur neviens visi guļ kaut kādos tādos dīvānos un pīpē tur tos kaljanus un tur vēl kaut kādas apšaubāmas iekārojamības sievietes dejo vēdera dejas un tā tālāk, vai ne? Viss tas kaut kāds šis te, tas ir tādā banālā līmenī, bet tas ir šis te priekšstats par austrumiem, tas kaut kas pavisam savādāks. Ja? Erotisms, vai ne? Pieminot jau vēdera dejas. Ja? To, ka, kā saka, tur ir kaut kas tāds īpašs, ka tā austrumu eksotika ir saistīta ar kaut kādu tādu saudabīgu perversu seksualitāti. Ja? Kaut kāds fanātisms, iedomājieties to klasisko priekšstatu, kāds rietumos valda pār islāma pasauli. Ja? Ka viņi tur visi ir fanātiķi, viņi nesaprot neko, ko viņiem saka, viņi tikai grib uzspridzināties, grib visu, kā saka, sagraut, ja? Viņi pilnīgi tā, kā saka, absolūts fanātisms, ja? Ka tas ir, kā saka, nekādas, kā saka, racionalitātes. Ja, viss vienīgs, kā saka, trakums. Ja. Sievišķība, morāla deģenerācija, ja, respektīvi, ka tur, kā šik tie rietumu priekšstati par austrumiem ir ļoti bieži, kā mēs sakam, seksuāli uzlādēti, ja, seksuāli piesātināti. Un tas ir tas veids, kā Saits analizē kā reiz šīs abas divas pieejas rietumiem un restīvšu orientālismu, ja, pieejas austrumu un rietumu attiecībām. Ja. Un tas, pie kā nonāk Saits, ir tas, ka viņš saka, ka rietumnieki pašai rietumu modernajai kultūrai, ja, kādu jūs viņu pazīstat, ir lielos vilcienos vajadzīgs tas orients, kaut kāds tur tas tumši, eksotiski, iracionālais. Tas ir vajadzīgs viņiem tāpēc, lai viņi paši varētu sevi pretstatīt tam, ja, un teikt, ka mēs esam tur tie racionālie, apzinīgie, kā saka, uz dialogu spējīgie, un tā tālāk, objektīvie, ja, kas paļaujās uz zinātni, kas paļaujās uz racionālām zināšanām, kuri nav fanātiķi, kuri nav traki, ja, bet tādi, kas, kas parāda to, ka rietumu kultūrai savā ziņā tas austrumu priekšstats par šiem dīvainajiem austrumiem, ja, kur ir tie eksotiskie, neizprotamie, mežonīgie, ja, ir vajadzīgs tieši tādēļ, lai paši varētu kaut kā pretnostatīt sevi to viņiem. Ja. Un tad, protams, arī tas, kā saka, priekšstats par austrumiem kā tādu savu veidu sapni, ja, respektīvi kaut kāds viss, kas saistīts ar šo te, kā saka, erotisko apsēstību. Ja? Tur, piemēram, sākot ar kaut kādām tur Japāņu geišām, kuras, kā saka, tiek apdziedātas daudzos rietumu
mākslas darbos par kaut kādām īpašām, intīmām attiecībām ar ne-Eiropas sievietēm un tā tālāk, kas ļoti bieži parādās, kā jūs to zinat, veselā virknē rietumu kultūras darbu. Ja? Kad tajā parādās kaut kāda, šie austrumi parādās kā tāds savu veidu rietumnieku erotiskais sapnis. Ja? Un ko tas nozīmē? Tas pats galvenais secinājums no tā ir tas, ka tie rietumnieki sāk redzēt austrumus caur šīm savām specifiskajām vēlmēm, caur šīm savām specifiskajām iztēlotajām konstrukcijām. Un ļoti maz ko patiešām saprot par to, kas tur reāli notiek, tāpēc, ka viņiem ir kaut kādi jau iepriekš pašiem noteikti priekšstati par to, kas tad tur tajos austrumos ir un kā to var redzēt. Ja? Vēlreiz tas, protams, tiek pēc tam atspoguļots visādos mākslas darbos un tā tālāk. Ja? Par šito mēs jau runājām, dīvains, bezlaicīgs. Ja? Tas klasiskais piemērs ir tas, ka austrumiem nav vēstures. Ja? Ka, Ķīna patiesībā ir tāda pat, kā viņa bija pirms 4000 gadiem. Tur, kur notiek vēsture, tur, kur notiek progress, tie tikai rietumi, ja? Un tā tālāk. Vēl viens no tādiem ļoti interesantiem tēliem vai ļoti interesantām tādām viens būtisks autors postkoloniālismu kontekstā, kas tieši runā par šo hibriditāti, par to, ka kultūras veidojās kā hibrīdi, ja? Un nevis kā kaut kas viens. Tas izklausās varbūt paradoksāli, bet tieši tā, kultūras veidojas kultūras jaukumā. Ja? Un nevis tā kā sēnes, kas katra izaug no zemes, katra savā vietā, bet tās drīzāk veidojās tā kā tāds akvarēls, ja? Kur saplūst kopā daudzas lietas. Tas ir šis Homi Bhabha, kas ir arī indietis, kā jūs to redzat pēc uzvārda. Bet tas, kas ir nozīmīgi šeit, ir tas, ka viņš mēs te runājām par vienu no lietām, kas izpaužās tajā, atceraties to manis pieminēto apmaiņas studentu Manhetenā. Ja? Kā viena no lietām, kas ir saistīta ar šīm, dažādu šīm kultūra asimetriskajām attiecībām, ir šis mimikrijas, jeb atdarināšanas fenomens. Proti, ka tie, kas nav tā kā rietumnieki, mēģina izskatīties tā kā rietumnieki. Mēģina atdarināt, ka viņi ir rietumnieki, vai ne? Respektīvi, ka viņi, pasvītroti runāt angļu valodā. Vai, klasiskais piemērs no latviešu literatūras, protams, ir Švauksts, vai ne? Kas, neprot runāt vāciski, bet tas, ka viņš ļoti, ļoti grib runāt vāciski, kāpēc? Tāpēc, ka vāciski runā daudz stilīgāk. Ne? Nevis kaut kādā tur zemnieku bauru valodā. Ja? Protams, šī atdarināšana. Ja? Bet šī atdarināšana, protams, izpaužās daudzos citos cilvēku saskarsmes un sabiedrības dzīves līmeņos. Ja? No tā, ka cilvēki noniecina kaut kādā ziņā izturās degradējoši pret to kaut kādu kultūras mantojumu, kas viņiem ir aiz muguras un pievēršās kaut kādai, kolonizētoru kultūrai, kas viss būtu baigi jauki. Protams. Bet problēma ir tā, ka šāda asimilēšanās un šī atdarināšana nekad pilnībā neizdodas. Pēc vecā labā izteiciena, kā jūs to zināt, ja tu esi angliskojies, tad tas ir pavisam droši, ka tu neesi anglis. Jo angļu atšķirība ir tā, ka viņi nav angliskojušies. Ir angļi. Vai ne? Jūs varat mēģināt angliskoties, bet jūs nebūsiet angļi. Ja? Jo vienmēr paliks kaut kas tāds, kas jūs nodos par to, ka jūs neesat. Vai ne? Proti, paliks kaut kas. Un šim te kaut kam Bhabha pievērš ļoti lielu uzmanību un vispār šim mimikrijas, jeb atdarināšanas fenomenām. Klasisks piemērs ir, jūs neesat nekad aizdomājušies, ja jūs iedomājaties tādu kārtīgi bagātu melno Amerikā. Kāds viņš izskatās, kā viņš ir ģērbies.
viņš ir ģērbies, kā saka, uzvalkā ar zelta riņķiem rokās, kā saka, ievaskojis matus, īpaši vecākās un vidējās paudzes, ievaskojis matus, brauc milzīgā garā mašīnā, Kadiljākā kā likums. Kāpēc tas tā ir? No kurienes viņš ir ņēmis, ka viņam tā ir jāuzvedās? Viņš to taču visu ir pārņēmis no baltajiem. Viņam ir bijis priekšstats, ka ar krūti staigāt uz valkā un braukt milzīgā mašīnā. Ja? Tikai viņš to ir pārņēmis, protams, tādā veidā, kā baltie to nedara. Vai ne? Un tāpēc veidojās šāda hibrīda kultūra. Kas ir? Melnais jau nav pats izdomājis to, ka viņam šādi ir jāuzved. Es domāju, es runāju nevis par šī brīža melnajiem, jo šī brīža melnie ir jau, protams, krietni akulturēji, kā saka, tā akulturācija ir notikusi ar viņiem, bet, tāds, kā saka, pēc Civil Rights Movement, 70. 80. gadi, kad, ir tas klasiskais priekšstats par to, kā ģērbjās melnais. Un redz, tā problēma ir tā, kā saka, kad baltais ierauga šādi ģērbušos melno, kurš brauc tādā milzīgā mašīnā, kā saka, ar visiem ar gredzeniem un uzvalkiem un meitenēm un vaskotiem matiem, viņš to izjūt ļoti lielā mērā kā kaut ko nepieņemam. Respektīvi, ka viņš savā ziņā mēģina mērkaķoties man pakaļ. Lai kā no otras puses, es taču viņu visu laiku esmu mudinājis mērkaķoties man pakaļ. Bet tad, kad viņš tiešām sāk izturēties tā, kā to daru es, tad viņš man liekas pretīgs kaut kādā ziņā. Bhabha ir tas, kas analizē šos procesus kultūras savstarpējā saskarsmē, un tajā ziņā tas ir ļoti nozīmīgi, proti šī tieši asimetrijas. Šeit ir tas, kā saka, tas mimikrijas moments, proti tā atdarināšana. Labi, tas jums viss ir pieejams tajās e-studijās. Tagad mēs pārējām vienkārši laiku taupot pie postmodernismu. Postmodernismu tie redzamākie autori jums šeit ir tīri labi pazīstami. Divus no viņiem jūs lasīsiet, Lyotāru un Foucault. Trešais ir tur, bet tur varētu saukt vēl veselu virkni dažādiem citiem. Šeit ir, piemēram, pieminēts arī latviski tulkotais Žans Bodrijārs, kuram pieder slavenais jēdziens simulakrs. Respektīvi, ka mūsdienu pasaule ir ļoti lielā mērā simulakru pasaule, bet tas, lai te paliek. Ko tad īsti nozīmē šis postmodernisms? Par to, ko modernā sabiedrība, ko nozīmē modernā sabiedrība, to es jums tiku stāstījis jau kādā no mūsu iepriekšējām tikšanās reizēm. Stāsts par modernizāciju, stāsts par to, ar ko modernā sabiedrība atšķirās no tradicionālās. Varētu pieņemt, ka tā postmodernā sabiedrība ir tā, kura nāk pēc tās modernās sabiedrības. Un tas kaut kādā ziņā tā arī ir, bet tā ideja ir, ka šis postmodernisms ir tāda arī kultūras teorijas viena no spilgtām izpausmēm, kurš rodās 70. un 80. gados. Tā pamatlaikam postmodernismu dzimšanas vieta ir Francija. Kā saka, bet tas ir tāds apkopojošs apzīmējums ļoti dažādām teorijām un ļoti dažādiem teorētiķiem. Tas galvenais postmodernisma tāds, kā saka, manifests ir tas, ko jūs lasīsiet arī šis fragmentiņš no Jean-François Lyotāra. Tas ir, kurš runā par zināmām pārmaiņām tajā, kā cilvēki izturās pret zināšanām. Bet tagad ir būtiski saprast vienkāršiem vārdiem, ko nozīmē šis postmodernisms. Modernisms, atceraties, kas tā bija par padarīšanu. Tā bija tā padarīšana, kas teica, ka cilvēks ar savu prātu un ar racionālu analīzi, ar apgaismību spēj uzlabot savu dzīvi. Un tieši tāpēc arī pasaulē notiek kaut kas tāds kā progress, kur rezultātā mēs visi kļūstam bagātāki, mēs visi kļūstam izglītotāki, mēs kļūstam arī iejūtīgāki, iecietīgāki pret citiem, mēs kļūstam veselīgāki. Ja? Atcerieties, ka es ceru, ka kāds no jums tomēr apsver iespēju
kā saka, pateicoties tehnoloģiju attīstībai, dzīvot mūžīgi, vai ne? Ka viss šis stāsts, proti, ka zinātne, prāts, cilvēku racionāla kontrola, progress, ja, ka tas ir tas, kas, kā saka, sabiedrības dzīvi nosaka. Postmodernisms ir tā teorija, kas ļoti būtiski. Tāpat nav viena teorija, tās ir tādas vairākas pieejas, kas ļoti būtiski apšauba, ja, šo pieņēmumu par to, kā zināšanas, apgaismība, tehnoloģijas un tā tālāk kaut kādā ziņā patiešām liecina par humānismu, ja, ka tas liecina par kaut kādu cilvēks progresu. Un taču tie veidi, kā tiek apšaubīts šis, kā saka, postmodernisms ir mēģinājums apšaubīt modernismu fundamentālākos pieņēmumus. Ja. Veidi, kā norisinās šī modernismu fundamentālo pieņēmumu apšaubīšana, ir ļoti, ļoti dažādi. Tie ir dažādi, un katrs no minētajiem autoriem nenodarbojas ar kaut kādu vienu lielu teoriju, bet viņi taisa katrs kaut ko mazu, bet savu. Ja? Taču tas lielais klasiķis, tas, kurš patiešām pats arī izmanto šo vārdu, ir jau pieminētais Lyotārs, kurš saka, ka postmodernais stāvoklis ir raksturojams kā neticība tam, ko viņš sauc par metanarratīviem vai lielajiem stāstiem. Mēs zinām, respektīvi, ka mēs līdz šim esam ticējuši zināmiem stāstiem, tagad mēs viņiem vairs neticam. Bet tagad ir būtiski saprast, kas tiek saprasts ar šiem metanarratīviem. Metanarratīvs jau ir lielais stāsts, kā saka, virs stāsts, ja, tas stāsts, kurš kaut kādā ziņā palīdz mums saprast un izskaidrot mūsu vietu sabiedrībā un pasaulē. Narratīvi kā šādi lieli stāsti, uz kuriem sabiedrība ir balstījusies un kuriem sabiedrība ir ticējusi, ir vienmēr bijuši klātesoši. Klasiski, protams, ir reliģiskais stāsts, ja, kurš saka, ka īstenībā mēs atrodamies te tādēļ, kā cilvēki ir grēcīgi, bet mums, tā teikt, ir nācis pestītājs, kurš nāks vēlreiz, ja, un tad būs pastarā tiesa, un katram no mums tiks pateikts, kāda ir mūsu, dzīves morālā vērtība. Ja? Tāds viens liels stāsts, ja? Kurš ļauj cilvēkiem saprast, kur viņi atrodas. Tad ir otrs lielais stāsts, protams, ir šis stāsts par progresu. Ja? Jūs bišķiņ pacietieties, jūs tikai, kā saka, kārtīgi mācaties un tā tālāk, bet zinātne atradīs risinājumu visam, kas vajadzēs. Ja? Kā saka, ja jūs bišķiņ pacietīsieties, tad iespējams, ka viņi atradīs zāli pret visām jūsu kaitēm, viss tiks atrisināts, visi konflikti un tā tālāk. Zinātne, tehnoloģijas ir risinājums mums visiem. Ja? Tad, protams, viens liels stāsts ir marksisma stāsts, kas saka, ka īstenībā vēsture tiecās uz to, kā jau es jums to stāstīju lekcijās par marksismu, uz bezšķiru sabiedrību, ja, kurā ir, kur vairs nebūs tā situācija, ka viens cilvēks izmanto otru, bet gan būs pavisam savādāk, proti, ka mēs visi kā brāļi dzīvosim kopā un kopīgi uzlabosim savu dzīvi. Ja? Visi šie lielie stāsti. Ja? Tad, lūk, Lyotārs saka, ka šis postmodernais stāvoklis, un tas ir rakstīts 70. gados, ir tas, ka mēs vairs neticam šādiem lielajiem stāstiem. Mēs neticam, ka visu mūsu cilvēcisko realitāti ir iespējams kaut kā iekļaut kaut kādā vienā lielā stāstā. Tāpēc mēs vairāk izšķiramies par maziem stāstiņiem, par to, ka tas ir viens no tiem elementiem, par ko postmodernisms tiek bieži pieminēts, tā ir fragmentācija. Ja? Ka mēs vairs nedomājam, ka kaut kas spēs visā pilnībā izskaidrot pasauli mums apkārt, ka mēs varam taisīt katrs savu mazo stāstiņu. Un caur šo savu mazo stāstiņu saprast sevi, bet šos mazos stāstiņus vienā lielā stāstā nekas neapvieno. Tie mazie stāstiņi katrs pats par sevi. Ja? Tur cilvēkiem piemīt dažādas tendences, kā jūs to zinat, arī tīri psiholoģiski stāstīt, kāda ir jūsu dzīves jēga. Un tā tālāk, kāpēc jūs šeit esat, kāpēc jūs darat to, ko jūs darat, kāpēc jūs šeit šobrīd sēžat tieši augstskolā, kur jūs, mēģināt
apgūt kaut kādas dzīvē liederīgas zināšanas un taisīt karjeru kaut kādā profesijā, kāpēc jūs, piemēram, šobrīd neguļat kaut kur, nezinu, Havaju salās, pludmalē, zem palmas ar, nezinu, kokteļu glāzi rokā, ja? Kāpēc jūs riktīgi nestrādājat un nepelnat naudu, ja? Jums katram ir kaut kāds mazs stāstiņš, ja? Kā jebkuram cilvēkam, vai ne? Bet šos mazos stāstiņus lielā stāstā mēs jau vairs nedomājam, ka tos mazos stāstiņus kāds apvieno lielā stāstā. Ja? Un tas pats arī attiecās uz kultūras procesiem, proti, ka kultūra kļūst fragmentēta, ka kultūra vairs neorientējās uz kaut kādu tādu viena liela korpusa veidošanos, bet orientējās uz savā starpā nesaistītām dažādām lietām. Ja? Kur, kā jūs to zināt, modernā kultūra tajā ziņā ir pietiekoši postmoderniska. Kā jūs varat, kā saka, pa jebkuru lielu pilsētu staigājot, jūs varat atrast visdažādākās kultūras izpausmes, sākot no vienas puses, tur jums blakus ir kaut kāda kristieša